Čau visiem! Čau! Ceturtā nedēļa. Nu, principā mēnesis. Šodien ir kurš pa datumu? 14. 16. novembrī būs mēnesis, kopš mēs esam uzsākuši šo ceļu, un es nevaru vispār galvā to aptvert. Tiešām mēnesis, jā. Wow! Tu pirms pagājušajā nedēļā teici, ka tev liekas super ilgs tas laiks. Kā tagad ir? No vienas puses liekas ļoti ilgi, bet no otras puses liekas ātri. Es mazliet satraucos par to svēršanos. Mēs šodien svērsimies. Jā, kāpēc es te daros tagad jau mēģinu? Jā, mēs esam atbraukuši uz sporta zāli, kur es esmu apņēmusies varbūt arī regulāri katru nedēļu atbraukt uz treniņu, vismaz vienu ar treneri. Un, lai kaut kā sevi motivētu tā nopietnāk izkustēties fiziski, jo šī ir zāle arī, kur es braucu pirms tam. Un man šeit ļoti patīk, šeit ir forši treneri, un tā kā es pie Madaras pārāk sarežģītu uz Rīgu braukt, tad es domāju, ka varbūt tas ir viens no scenārijiem, bet vēl pastīsimies. Svarīgi ir to savu rutīnu atrast treniņu, kā ir tiešām visārtāk, ja tas ir reizi nedēļā, kaut vai tā sākotnējā posmā, ir cilvēki, kas vienkārši pat savādāk vispār nevar. Viņi sāk ar treneri, viņi pamēģina bez, saprot, tāds reizi nedēļā man ir jāsatiekās. Tad, ja tas ir tieši tā, kā tu saki, stiepšanās un kaut kāds īsāks, tāds netik liels spiediens, ka tā ir tava galvenā treniņu reize mājās, jā, ar video, bet tu integrē stiepšanos caur video, un tad tu saliec, jo mums tādas 3 reizes nedēļā tas ir tas mūsu mērķis, kurās mēs uzliekam, ka tu apzināti uzliec laiku, man ir 40 minūtes līdz stunda, kuru es pavadīšu trenējoties. Jā, es vēl meklēju šo ceļu, es vēl meklēju, bet es ārkārtīgi lepojos ar sevi šī mēneša ietveros, ka man patiesi izdodas tās maltītes. Kad man sanāk ieplānot, gatavot, un, protams, ne visas dienas. Un vakardien, man liekas, bija tāds lūzuma posms vispār. Es jūtos visvairāk nogurusi, izrakstīju savu sajūtas, jo tas viens no veidiem, kā es varu sev palīdzēt. Jā, un tad jau beigās es tā kā arī mazliet izanalizēju, ko es par to domāju. Bet, tas ir kolosāls instruments. Man bija ļoti grūta diena. Pirmo reizi es neaizgāju uz pirmdienas foršo treniņu, kur es eju kopā ar meitenēm, jo likās, ka nevaru paspēt un būs baigais hauss. Bija jāizdara arī viens darbiņš, un tas man sagruzīja. Kaut kā vispār liekas mājās baigais bardaks. Un kamēr viena gala kārto, otrā rodas jauns. Kamēr gatavojos gatavot pusdienas, zupu vārīt un ko jau pēcpusdiena klāt, un nav vairs spēka. Pasūtīju suši un izdzēru kolu. Un man galvenais, ka leduskapī, es gribēju to zero kolu, bet nebija, un viņi atveda to parasto. Un es viņu vakar izdzēru. Es tev kaut ko atgādinu, es tev kaut ko iedošu pēc tam, aizstāt to kolu. Uz mirkli bija baigi labi. Pēc tam atkal apetīte, kaut kāda šausmīga. Meita izdomāja negulēt diendusu, miegs, kašķis un viss. Nav vairs spēka arī iet ārā, apēdu medusmaizi, pēc tam izdzeru vēl apēdu augli, izdzeru kafiju, tā. Šķiet nekas neizdodas, kaut kāds totāls besis. Izsūtīju vīru ar meitu ārā vakarā pa lietu, pa tumsu, lai pastaigājas un mazliet izliek to enerģiju. Ar Katrīnu tikmēr pačilojām gultā. Vakariņās pāēdu biespienu ar augli, un tagad gatavojos rītdienas atskaites dienai ar Madaru, pārdomāju savu nedēļu. Tad es arī saliku tos punktus, ko es gribu šodien ar tevi pārunāt. Un secinu, ka pat, ja man ir bijusi viena sūdīga diena, tas tomēr neatsver, ka gandrīz visas pārējās nedēļas dienas bija kaut maz nedaudz labākas. Un dažas bija pat ļoti labas. Es tā kā piedevu sev to dienu, un es tā kā pieņēmu arī to savu vājumu. Es zinu, ka tam atkal sekos tās spēka pilnās dienas, bet tas ir tik grūti, man. Es gribu iedot atgriezenisko saiti kā treneris par šo. Un tas ir arī, kas man personīgi, kā cilvēkam ir ļoti palīdzējis. Tas, ka mēs to dienu ar tiem notikumiem, mēs savalkam viens otru, un tad visa diena sūdz. Visa diena sūdīga. Jā. Bet visa diena nav sūdīga. Jā, iedzert kolu bija ļoti patīkami. Jā. Tev taisnība. O jā, labi.
Nē, es domāju par to biezpienu ar augli, kad vīrs izgāja, ka ir vīrs. Man reāli gribējās vakardien čipsus, man gribējās attaisīt šokolādi, man gribējās vienkārši šito visu tā kā noēst. Redzi, tad tur jau tā lieta, tāpēc, ka mēs paņemam visu to dienu un izmetam miskastē dēļ kaut kāda 1, 2, 3, principā, kas notika? Tu izdzēri kolu un neaizgāji uz treniņu. It's life. Bet mēs paņemam to dienu, saburzam un iemetam miskastē. Viss bija slikti. Un tad es vēl sev pārmetu, jo es domāju, labi, es neaiziešu treniņu, bet es izdarīšu matras treniņu vismaz. Es viņu neizdarīju, es nevaru. Redz, tieši tāpēc es nevarēju, es negribēju, man bija kauns. Es iekāpu tajos savos pārmetumos, ka, kas man ir, kāpēc es nevaru 15 minūtes patrenēties. Es par to domāju 18 stundas par šo nedēļu. 5 sekundžu likumu mēģināju? Nē, uz to treniņu, es arī nenoliku to. Un es vēl vakardien man bija māma palīga arī, un es viņai saku, davai kopā pavingrojam. Viņa saka, jā, davai, tā kā, ok. Un tad mēs sākām gatavoties, un tu sāc kaut ko citu darīt, un tā arī nepavingrojam. Es ceru, ka šodienā treniņu es tev iedošu pagaršot to foršo treniņa garšu, kas ir, jo galvenais, ko es gribu iedot tev, nepavelc līdzi kaut kādu notikumu ietekmē, daži viens otrs notikums nepavelc visu dienu līdzi. Jo tur tev pavīdēja arī 2, 3 labas lietas, jo tā bieži, piemēram, notiek kaut kāda 1, 2 lietas no rīta, liekas, skaidrs, šitā ir tā sūdīgā diena, sliktā diena, melnā strīpa, es vispār to neatbalstu to taktiku, jo tad mēs visu laiku kā dzīvojam baidoties, tagad ir tā melnā, labi sēdēšu te purvā, gaidīšu, kad uzspīdēs saule, un kad uzspīd saule, tu baidies atkal no tā purva, jo nevar taču viss būt tik labi. Tā ir dzīve, notiek tie notikumi, bet mēs nenorakstam visu. Vai nelikās, šis notika, izdzēru kolu, kāpēc es izdzēru jautājums, kāpēc tā kola vispār bija mājās, kā viņa tur nokļuva, kas rūtis viņu atnesa. To paskatīties, vienkārši skatīties, kā es varu izmainīt un kas būs nākamais notikums, tā uzvara, ko es iedošu. Lai nav mums tā, tāpēc lūdzu izdaram tā, pirms tev tūdās. Par šo dienu uzraksti nevis, piemēram, šādu memoāru, bet uzraksti pilnīgi pretējo. Protams, mums ir jāatzīst un mums jāpieņem, vai ne, tad kā, bija sūdīgi. Es arī jūtos tāda. Jā, bet forši arī paņemt un tad uzrakstīt tai pašā dienā, piemēram, uzraksti šādu, un uzraksti, tad šis bija sūdīgi, kas bija labi. Jo mēs ietrenējam savu prātu, un tiešām tā ir. Tas pat arī, nezinu, tu jau kā mamma nelasa noteikti ziņas, bet, piemēram, lasot ziņas un kaut kādas tādas, uz tādām pamanot tos klupienus, mēs ietrenējam, tad tas prāts pat arī meklē. Viņš pamostās no rīta, tā, kas sūdīgi, slikts laiks, lietas līst, tas. Skaidrs, izdarīts čuks. Tāpēc, ka viņš ir trenēts. Man jau pilnīgi sāk liekties, cik nomācoši novembris. Tāds, tāpēc, kad ir vienkārši katru gadu. Ir grūti, vienkārši tāpēc, ka ir grūti. Un es esmu pirmo reizi tādā situācijā ar tiem 2 bērniem, kur es cenšos atrast to mirkli. Un, protams, ka tie bērni arī ir papildus sloks un slodze. Tāpēc soli pa solim jau ir daudz uzvaras. Tas, ka tu vakaros nenašķojies īstenībā to, ka tu tik viegli to izņēmi. Man pat likās, ka tas būs mans lielākais trenera challenge izņemt tev tavu našķošanās vakaru, bet acīm redzot, tevi pietiek tā spēka nav tāds, tas emocionālis. Man garšo tas biezpiens, man tas iedod to sajūtu. Tas vienkārši tā kā jo es apstiprināju to hipotēzi mazliet. Protams, es nezinu, cik daudz darās šajā skaistajā veidojumā, bet es teiktu, ka tā nav pilnīgi kā emocionālā ēšana. Jo, ja tu vari tik vienkārši viņu tā kā neēst. Tas ir jautājums. Jo tu neesi pēdus pa dienu, un tas bija kā ieradums. Šobrīd tu vari viņu diezgan viegli izņemt. Es domāju, ka liela loma spēlē, ka tev ir labs atbalsts blakus, tev ir vīrs kolosāls, kuram tu saki, jūs abi ārā. Un viņi iet ārā, tev ir mamma blakus, kas ir pie tam vēl ģimenes loceklis, vai ne? Tad tu nav gluži, ja tu paliktu pavisam viena, ka tu nav ne ar ko aprunāties, tu nejūti tomēr, ka ir kāds blakus, tad varbūt tas konšs ir vienīgais. Un tāds var būt kādam arī iespējams, kas klausās, ka tas konšs ir vienīgais, tas draugs, kurš iedod to laimes hormonu. Dienas laikā, ka uznāk bez aizdzešu kolu, tā instantā bauda, vai ne?
Bet vai pavisam es teiktu, ka tev tur ir tas tāds, es domāju, ka tu esi diezgan labi tikus tur galā ar tiem plauktiņiem, vai ne? Tu ņem arī izraksti ārā tās sajūtas, tā kā tu esi ļoti, ļoti apzināti. Paldies bet mēs... labiem vārdiem. Un es mazliet baidos no tās svēršanās, jo, ja būs slikti rezultāti, tā, ka nekas, kas ir slikti rezultāti, tātad, ja nebūs nekas mainījies, vai būs vairāk, nezinu, no kurienes. Mēs arī, protams, nomērīsimies, jo man ir arī viens ir tas, ko saka svari, otrs ir, ko saka šī lieta, ja? Es tikai ceru, ka nebūs tā, es tiešām uztraucos, cik būs, un es saprotu, ka tas nav galvenais un tā, bet, zin kā, pirmais mēnesis ir garām un gribas ieraudzīt, ka tomēr kaut kas kustās. Tu jau zini, ja vienalga, ko saka šitie cipari, tur kustās. Nevar nekas. Labi, vispirms konstatēsim. Ja būs viss slikti, tad tu man to saki. Bet es nogriezu matus, tas jau ir kāds puskīlo. Zini kā, ja es to medu pa daudz ēdu. Oh, wow! Hei! Ok, 6 kilogrami! Es esmu šokā! Godīgi sakot, satiekoties jau skatījos, ka ir savādāk. Ok, 6 kg mēnesī. Labi? Labi, tas droši vien vēl bez zemdību fona. 103,4. Tajā mēs varētu būt drīz šogad, varbūt arī zem. Tas ir superīgs rezultāts. Tiešām. Tik labas ziņas. Kolosāls, jā. Tātad tavs ķermenis skaidrs, ka viņš arī dara pats savu darbu, viņu arī pēc zemdību procesa. Man uzreiz ir atkal spēks. Pārstrādāt. Wow. Uz tevi pastoties vēl redzēt, ka tie kilogrami ir pazuduši, tas ir forši. Redz, vienmēr pēc bērniņa piedzimšanas mēs varam izvēlēties, kurā virzienā mēs iesim, vai mēs attiekam, vai mēs tomēr piekāpsim tajā, ka mums svarīga lieta, ko tu saki. Vai mēs tomēr ņemsim tos grožus rokās un neļausim ļauties tam, ka nāk kaut kas vēl un vēl klāt. Superīgi, tas ir ļoti labi. Es tiešām negaidīju tik daudz. Tas ir priekš mēneša 6, tas ir labs. Ja ņem vērā, ka mēs uzsākam, ka Katrīnai bija jau 3 mēneši, tā tad gandrīz, vai ne? Tad tas laiks pēc dzemdībām. Nē, Katrīnai ir 2 mēneši tagad. Tagad viņai pagaida, kas pa datumu? 25. viņai paliks 3 mēneši. Redz, tad viņai bija pusotrs, kad tu sāki, jā. Tas ir, es domāju, lielākoties ar to uzturu. Ar to, ka es pilnībā pamainīju, ka es pat ar visiem suši un vienreiz kolu. Es esmu tik priecīgi. Protams, tas būtu, jo, ja nemainītos tas svars vai tieši varētu nāktu klāt, tad būtu, jāskatās, varbūt galvenais, ka tiešām tie paši svari, un kad, un es arī toreiz biju, arī vieglās drēbēs krekliņā, vai ne? Jā. Jūs mums neredzat. Kameriņu. Tā ir laba sajūta, Madara. Šī dēļ ir vērts. Es atceļu to vakardienu. Un tieši, vakardienu vēl tā grūzes bija, ka tieši nav jēgas nekā. $38 dalīts ar 2. 38 dalīts ar 2. Ko? 15, 19, ne? 9 varētu būt. Kā jau mums ir skaidrs, tie cipari nav jau tā stiprā pusīta. 36, tātad 3 centimetri. Es, protams, neiedziļinos. Foršs rādītājs, kas mums ir samazinājies, kas ir kolosāli, to es arī gribēju redzēt, ir viscerēlais tauku daudzums no 15 indeksa ir uz 13. Ja? Tad tas ir tas nozīmē, ka svara zudums notiek balstoties uz to tauku, procentu tauku zudumu. Ja? Un ķermeņa masas indeks no 33,8 līdz 31,8. Ja? Tātad mēs ejam prom no tās aptaukošanās lejā. Ja? Tā kā no 25 uz augšu
ir liekais svars, bet virs 31, tad iet augšā. Uz aptaukošanos teiktu, ka tu jau esi ienākusi zonā, kas vairs nav aptaukošanās, bet ir liekais svars, kas krietni valk to veselību uz to labo pusi. Tā kā tie, godīgi sakot, bet ir galvenie cipari, uz kuriem ir jāskatās, ka ķermenis vairs nav. Tas vecums arī varbūt mazinājies? Nu, vecums pagaidām vēl viņš negrib viņu dzīt lejā, bet tas ir kā motivācija. Jā. Nē, bet vairāk kā iespaidīgi rezultāti. Jā, tiešām ir mēnešu laikā, tas tiešām ir ar mazu bērniņu. Bet es domāju, ka tas nav un tā nav norma. Nu, man liekas, veselīgi zaudēt mēnesī. Mums ir jāņem vērā, ka tas ir pēcdzemdību periods. Tas viņš pats vēl deg arī. Jā, ka tu baro ar krūti, tomēr, kā jau mēs runājām, skaidrs, ka viņš var ēdot tā, kā tu ēdi iepriekš, viņš pat varēja nākt klāt. Neapzināti mēs tomēr iedodam sev par daudz saldumus, par daudz pusfabrikātus, vai ne? Mēs nepiedomājam. Nē, es par šo mēnesi esmu kardināli mainījusi savu sēšanas paradumu. Nu, tāpēc arī tas ir, un tas vienam ir ātrāk. Šodien var nosvedēt ar kaut ko. Ar veselīgu, varbūt avokado kūku no aplikācijas. Vai kaut ko. Bet praktiski tā var būt, jā. Ja to arī, tas katrs cilvēks dažāds. Ir reize, ka 21 dienas laikā cilvēks 7 kg pazaudē. Ir reizes, kad nepazaudē necik, tā kā mums ir prieks. Es bez tevis noteikti to nevarētu tik progresīvi paveikt. Tiešām ļoti, ļoti labs rezultāts. Es godīgi sakot, varbūt arī nebija gaidījis 6. Es biju domājis tādu, 3, 4 stabili, tā, kad ieraugot tevi, bet 6 man ir esmu gatava treniņam, man ir enerģija. Kristīna, kamēr ieņem vietu uz paklājiņa, es arī izstāstīšu tādos pāris vārdos, kas ir tas, ko mēs darīsim. Tā kā ir pagājuši 3 mēneši, vēlreiz atkārtoju, jā, pēc bērniņa piedzimšanas fizioterapeits un ginekologs ir apstiprinājuši to, ka iegurnis un arī diastāzes nav, pat jauni iegurnis ir tādā gatavībā strādāt. Kristīna arī pati ir gatava darboties, un ja mērķis ir svara zaudēšana, tad mēs turpinot nostiprināt dziļo muskultūru, ko Kristīna arī dara pirmdienās, ar treneri kopā, kā arī no aplikācijas vēlams vienreiz nedēļā. Darīs? Jā, vienreiz nedēļā, jā, tātad šīs ir jau 2 reizes. Tomēr ir jāaudzē arī tā intensitāte, mazliet arī blakus klāt vēl pastaigām, ir jāliek lielāka intensitāte, lai mazliet tas pulsiņš uziet augšā, mazliet mēs pasvīstam vairāk un tā slodzīte ir lielāka. Tādā veidā ķermenis ies pakaļ tām rezervēm un mēs gluži nekas tur nedeg tā kā ugunskurā, bet atbrīvosies no tām rezervēm, tādā veidā zaudēs svaru. Tāpēc mēs iesāksim pamazām. Pirmais vingrinājums būs guļas stāvoklī, apgulies uz muguras. Atceries vienmēr, tā kā tev ir pieredze no dziļās muskultūras nostiprināšanas, tad tu zini, vai ne? Mēs spiežam muguras lejasdaļu grīdā. Sāksim ar to, ka iesildīsim gan iegurni, gan arī šeit. Man arī būs bumba? Jā, šitā arī būs kvadriceps, jā. Tu uzliksi virsū, pacelsi augšā. Parādīšu tajā pustītē, lai ja nu kāds arī vēlēs to atkārtot, ka viņš redz, kas te īsti notiek. Jā, var te redzēt. Nevar, ja? Tātad tu iespied grīdā iegurni, ja? Kājas uzliec augšā, uzceļam augšā gurnus un mēs velkam pie sevis kājas, abas kopā, bet mēs neceļam šitā, ja? Mēs ceļam tikai velkam ar papēdīšiem un kā redz, korsetē nabiņi ir uz iekšu un uz augšu turās, ja? Un iegurnis arī turās stingrs. Ar šo mēs nostiprinam šeit kvadricepsus, korseta turās stingra. Sākumā nopaļo un atceries, rokas šeit nestrādā. Šis ir pilnīgs kāju vingrinājums un korsets. Un te iedomājies, ka tev būtu izvilkts cauri tāds diedziņš, ja? Stingri turās. Un gurniņi visu laiku stāv augšā. Nu un vēl 2 reizes. 2, nepalīdz ar rokām. Un 1. Labi. Nu, kura vieta bija jau? Jā, precīzi. Jā, yes! Mājās tev tā. Ir jāuzliek kaut 80. gadu hits, kas pašai patīk, ja? Nu, tāds intervāls stilā, jo viņi nav gari, viņi ir uz tādām 15-20 minūtēm, bet tomēr, ka tu Es domāju, ka man šis ir riktīga motivācija. Tas svara kritums ir tik liels, ka tas bija tas, ko man vajadzēja šobrīd, lai es... Ka tu redzi, ka ķermenis ir ar tevi vienā komandā un tagad tev jāturpina darīt. Un ja kādam liekas, ka es moku jauno māmiņu ir pārāk liela slodzi, tad jūs redzat, ka viņa var, ķermenis var, prāts var, viss var. Vienīgais šķērslis ir tikai darīšana. Sākot no pozīcijas šādas,
iesi lejā lāču pastaigā, viegli saliecot kājas, šeit turās muguru taisni, it kā te varētu uzlikt glāzīti. Iesi lejā, nopaļos, pievilksi vienu, otru, augšā, un iegurnīts arī nopaļojās, ja? Un mēs sagatavojamies. Čiks, 14 minūtes intervāla treniņš, aiziet. Sajutīsi, kā ir. Jā, kā ir, cik mazs laiks īstenībā. 14 pievelkam pa vienai kājai, bet turam smuku planku, jā, izelpā, un stumjam sevi augšā, jā. Un taisnākā muguriņā, augšā, jā. Labi, atkārtojam. Un augšā, labi. Malacis, vēl. Aiziet. Ak, tu žuliks, kā teiktu mans tā. Un augšā, minimāli kustinot gurnis. Jaukas stenēšana. Bet tic man, sporta zālē, kur Džeki trenējās, var ne to vien dzirdēt. Nē, vēl 30 sekundes. Muguras lejasdaļa zemē, leciņi atcelti un uz izelpām. Un iztaisno kāju pavisam mēģini. Jā, super ar gaisu. Nerauj, lēnām, uzceļot, jā, labi. Atpūšamies. Un būs vēl brīnišķīgā 3. reize. Un viens malacis. Redz, šitā bija forša attieksme, kuru tu pat piecēlies augšā. Ļoti labi. Treniņus pats sev arī var tā organizēt. Uzlikt 15 minūšu intervālu. Saprast, kuri būs tie 5 vingrinājumi, kurus 3 reizes taisīšu. 2, 1 un atpūst. Malacīts. Yes. Tad ir prese. Ja ir kas sāp, tas noskos. Mēģini skaties, tagad tu nolēc šitā muguru prom, mēģini viņu pieturēt taisnu, pagriezies bišķiņ pret spoguli, sāk, ka tu pat arī redzi. Un atpūšamies. Jā. Say no more. Atpūšamies, es dzirdēju, atpūšamies. Pēc šī tu man pateiksi, ko saka puls, ja? Nu, redz. Ja vairāk kā 166 kāp nevajadzētu, mēs ejam 3. reizi. Jā, tur ir tā intervāla treniņa burvība. Tāpēc tas, jā. Tad, kad sāk viņu, es apsolu, ka vienā brīdī viņus iemīl, tad, ja nepadodās. Jā? Skaties, neuzrauj plecus. Jā, te turam stingri. Stingra korsete. Kamēr Kristīna trenējās, mazā čiepiņa čuču. Katrīna arī piedalās, tas ir komandas darbs. Rekur ir atbalsta komanda ārā. Mamma ar Elizabeti. Tu dziļāk iesēdies, lūdzu, lai tu jūties. Es jau svīstu. Ļoti labi. 2, 1. Šis bija arī tas laiks, kurš mājās no tevis ir vajadzīgs. Jā? Turpinam? 14 minūtes. Kā jūties? Slikti. Pamēģināsim vēlreiz. Kā jūties? Ļoti labi. Iesēžamies dziļāk. Gaidu 15 minūtes. Liekas, citreiz 15 minūtes uz dīvaini kaut ko pārskrulējam, nepasēžam, bet šeit 15 minūtes vienkārši ir... Ja gribat trenēt apzinātību, pārbaudīt arī māju tīrīt. Ļoti labi. Tieši tā, vai ne? 3, 2 un 1. Nu, redzi. Cik tev tagad rādas pulsu? 165. Nu, redz, tas ir ideāli. Tātad arī šīs 15 minūtes pulsā 80% no tavu maksimumu. Tavs maksimums var tikt aprēķināts 220 mīnus tavs vecums. Tas nosvīdas paskaties. Nu, ļoti kolosāli. Kas šitik intensīvi treniņi nebija darījis. Tur ir tā lieta, to es tev gribēju, lai tu sajūti, ka tas tad ir tas nākamais līmenis papildus šīm stiepšanās, vieglas intensitātes un pastaigām, kas ir kolosāls. Es nemāku ar čauku, man stīd, es nevaru tā svīst ar čauku tagad.
Tev vajag vilkt šitos te kā kādu reizi.